Kas tad īsti Jēzus bija, ka viņš uzdrošinājās ļaudīm piedāvāt jaunpiedzimšanu? Mēs bijām gājuši kopā ar viņu, redzējuši brīnumus, dzirdējuši neticamas lietas, bet kas viņš patiesībā ir, to mēs pirmo reizi sākām apjaust tad, kad nabaga atraitnei nomira viņas vienīgais dēls. Jēzus iežēlojās par atraitni, iegāja viņas namā un uzmodināja viņas dēlu no mirušiem. Šeit bija kaut kas vairāk, kā tikai labs cilvēks, skolotājs vai pat pravietis. Mēs redzējām, ka šim vīram bija dzīvība sevī, un viņš to varēja dot katram, kas to vēlējās. Mēs bijām liecinieki kaut kam tādam, kas vēl nekad agrāk nebija pieredzēts, un tikai tagad mēs to sākām saprast. Kristus tavs vārds, es droši to varu teikt, tu dzīvā Dieva dēls, es droši to varu teikt, Kristus tavs vārds, tu esi kungs. Kristus tavs vārds, es droši to varu teikt, tu dzīvā Dieva dēls, es droši to varu teikt, Kristus tavs vārds, tu esi kungs. Un Jēzus teica: Svētīgs tu esi, Sīmona, Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Es tev saku, tu esi Pēters, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Kristus tavs vārds, es droši to varu teikt, tu dzīvā Dieva dēls, es droši to varu teikt, Kristus tavs vārds, tu esi kungs. Kristus tavs vārds, es droši to varu teikt, tu dzīvā Dieva dēls, es droši to varu teikt, Kristus tavs vārds,
Kristus tavs vārds, tu esi kungs. Kristus tavs vārds.